Enerģiski jaunieši, interesanti ideja un neatlaidīga tās īstenošana. Tā varētu teikt par puišiem, kas izdomāja un gatavojas ražotnes atvēršanai, kurā ražot koku pulksteņus. Dāvis Paipa, Ivo Asns un Zintis Šniceris ir gatavi meklēt finansējumu savai idejai – augstas kvalitātes koku pulksteņu ovivaču ražošanai. Man ideja radās ļoti vienkārši sežot mājās, vasarā, kamēr citi atpūšās, apsēdos un sapratu, ka es gribu kaut ko pats savējo, kaut ko jaunu. Tad sāku domāt, kas man patīk, tas ir koks. Un kaut kas jauns man un vispār Latvijā, tas bija rokas pulkstenis no koka. Pētot, atradu, ka nekas tam līdzīgs nav. Tad nolēmu, ka to varētu sākt veidot. Kāpēc tev gribējās kaut ko savu, kāpēc tu meklēji to savu ideju? Jo man patīk strādāt priekš sevīm, patīk radīt kaut ko jaunu un justies lepnam par to. Piemēram, man nepatīk strādāt kādu citu labā, es gribu priekš sevīm un padarīt arī Latviju lielāku ar jauniem produktiem. Man šķiet, tas ir vienkārši superīgi, ka mēs varam veidot kaut ko jaunu un kaut ko nebijušu. Pēc pacietīgas koncepcijas un prototipu izstrādes jauniešu mērķis ir piedāvāt jaunu rokas pulksteņu korpusu un ciparnīcas risinājumu, izmantojot roku darbu un vidē draudzīgus materiālus. Par daļu no katra pārdotā pulksteņa ienākumiem Ovivačs dibinātāji plāno iestādīt jaunus kokus. Mēs esam jaunieši un mums tas galvenais pats ir, ka mums ir tā enerģija, kas mums dzen uz priekšu, ko jau vai pašā sākumā bija, piemēram, tādi, laikers, kas negribēja par mums uzrakstīt, vai cilvēki, kas teica, ka tas neizdosies, un tas uzreiz mūs vairāk motivēja iet uz priekšu, un līdz mērķi, līdz tai dienai, kamēr mēs tur tiksim. Un es teiktu, tā enerģija, kas mums visiem trijiem ir, kas ir galvenais dzinējs pagaidām. Pēdējā pusgada laikā jaunieši aktīvi darbojušies, lai izveidotu sociālo kampaņu, kas palīdzētu šai idejai attīstīties. Jau tagad Ovivačs kampaņa ir apskatām un atbalstām pūļu finansēšanas platformā Indiegogo. Jauniešiem šī pirmā plaša mēroga kampaņa, kuras mērķis ir ierobežotā laika posmā, savākt 12 000 eiro jaunu ražošanas līdzekļu iegādei. Process jau katrā ziņā bija grūts, bet viņš bija saplānots, un es uzskatu, ka mēs esam tikai pašā sākumā, un ka mums vēl ir garš ceļš ejams, līdz mēs sasniegtu tos mērķus, kādi mums ir. Kādi jums ir mērķi? Ar mērķi tādi, ka mūsu pulksteni velkās kaut kā Amerikā, Ķīnā, Japānā. Mums jau ir pirmie pasūtījumi no turienes, bet ar laiku ceram, ka būs vairāk un vairāk. Koks ir viens no ienesīgākajām un pieprasītākajām eksporta precēm Latvijā, kas tiek augstu vērtēts visā pasaulē. Tiek pielietots dažādos dizaina risinājumos, bet kvalitatīvu rokas pulksteņu ražošanā vēl nekad. Šo brīvo nišu Ovivačs dibinātāji cer aizpildīt. Pulkstenis, tāpēc, ka tas bija viens, kad man vienkārši patīk strādāt koku, tas man jau bija izaicinājums. Otrkārt, eko, visiem patīk, tas ir kaut kas jauns visiem. Mūsdienās, kad visiem patīk ar koku tauriņiem staigāt vai šlipsēm. Viens no tiem ir kā rokas pulkstenis, jo neviens parasti neiedomājas rokas pulkstenis. Tas ir smalks darbs un kokā grūti iedomāties, tāpēc tas man bija un citiem tāds izaicinājums kaut kas jauns redzēt, ka kaut ko smalku var arī kokā izveidot. Ko tu varētu teikt citiem jauniem cilvēkiem, kuriem varbūt ir idejas, bet kuri šaubās, kuriem ir šī nedrošība un kuri nezin, ko un kā īsti darīt un vai viņiem izdosies? Pirmais, ko es gribētu teikt, ir nebaidīties, jo ideja, kas paliks galvā, viņi jau ir tās bailes, ka viņi jau ir nomirusi, bet ja jūs riskēsiet un mēģināsiet, jūs kaut vai pirmajiem vecākiem iepatiksies, tad tālāk un tālāk. Un no tās pirmās idejas jūs varbūt pavisam beigās pēc 3 dienām kaut ko pavisam citu ražosiet, kas jau visiem ļoti patiks. Galvenais ir tas process uzsākt tajā uzņēmējdarbībā un nenobaidīties, jo tas ir uzņēmējdarbība pašā sākumā, ja sevišķi, ja tu esi vēl jaunietis, ir ļoti grūti. Ovivačs tiek darināti no 4 dažādu blīvumu un toņu koku sugām – gobas, ķirškoka, riekstkoka un tīka. Tiem ir dabīgas ādas siksniņas un unikālas reljefā veidotas ciparnīcas. Pēc pasūtījuma pieejami arī personalizēti modeļi ar īpašu gravējumu īpašam cilvēkam.